Būsim godīgi, tuvajos austrumos tagad ir pilnīgākais hauss. Un pašreiz nepārprotam izstāsta, ka šis varētu būt viens no lielākajiem, ja ne lielākais konflikts pēdējo 10 gažu laikā. Tāpēc tagad ir svarīgi mazliet saprast par to, kas tur īsti ir sācis notikt, un par to, kāds atspoguļojas uz finanšu tirgiem un ko investori un traderi šajā sakarā var darīt. Tā kā pirmkārt, lielais konteksts. 26. gada 28. februārī Trumps kopā ar Izraēlu sāka uzbrukt Irānas infrastruktūrai. Un šo visu vajadzētu sadalīt vairākos teātros, jo pretēji iepriekšējiem konfliktiem, kad 25. gadā ASV un Izraēla uzbruka Irānai, vai kad sākās Irānas-Palestīnas karš un Izraēlas iebrukums Libānā, tie bija izolēti konflikti. Tieši tāpat kā līča kara 1, līča kara 2. Tie bija izolēti konflikti, kas skāra vienu vai divas valstis, un plašāks reģions vairāk vai mazāk no tā bija izolēts. Šajā gadījumā tas ir savādāk, jo te ir divi kara teātri. Pirmkārt, tā ir Izraēla un reģiona ap Izraēlu, kas ir Palestīna, kas ir Gaza un Rietumkrasts, kas ir Libāna, kur notiek aktīva kara darbība. Un tas ir pats Persijas līcis, kur ne tikai Izraēla un ASV uzbruk Irānai, bet arī Irāna atbild gan tai pašai Izraēlai, gan ASV militārai infrastruktūrai un pats galvenais līča valstīm, kas par katru cenu centās palikt neitrāls. Tā ir Saudarābija, tā ir Bahreina, tā ir Katara, tie ir apvienotie Arābu Emirāti. Viņi vienmēr centās no visa tikt projām un saglabāt savu mieru un savu pārticību, bet tagad Irāna tā vai savādāk vienā vai otrā veidā uzbruk šo valstu militārai infrastruktūrai un naftas infrastruktūrai. Un ko tad tas praktiski var nozīmēt? Es īsti nezinu. Vienīgais, ko es varu teikt, to, ka acīm redzam, Trumps aizvien mazāk saprot to, kas notiek pasaulē, viņam ir aizvien mazāks sakars ar realitāti. Jo tā ekstrēmi veiksmīgā militāra operācija Venecuēlā, viņa deva kaut kādu dieva pārliecību, ka viss, ko viņš dara, ir pareizi un viss aizies perfekti. Un kā jau tas vēsturē mēs zinām, šādas fenomenālas veiksmes tikpat labi var atsaukties kā tikpat katastrofālas neveiksmes. Vai tas tā tagad būs, protams, to ir pārāk ātri spriest, bet viens fakts, ko tas iedeva viņam neievainojamības un nesodāmības sajūtu. Un visdrīzākais, ka viņam apkārt ir lobbyisti, stratēģi vai vienkārši lišķīgi politiķi, kas viņu tikai iedrošina uz līdzīgu veidu stulbībām. Bet kopumā no ASV viedokļa tas ir katastrofāls slikts gājiens, no kā ilgtermiņā ASV visdrīzākais, ka neiegūs neko. Jo labākais gids tam ir ASV iepriekšējās militārās kampaņas kopš Otrā pasaules kara, kur bija fenomenāli veiksmīgas militārās kampaņas lielākoties, kas bijās ar katastrofāli sliktām ilgtermiņa politiskajām sekām. Kaut vai blakus esošā Irāka ir labs piemērs tam visam. Tāpēc es domāju, ka nav nekāda plāna, te nav nekādas stratēģijas un te nav nekāda dižu mērķi, jo arī visa militāra infrastruktūra, kas ir atvilkta pie līča valstīm, nav ne tuvu tāda, kāda tā bija 91. vai 2003. gadā, kad bija pirmais un otrais līča karš. Tāpēc te kaut ko realistiski spriest par to, kā tas aizies, nevar. Tāpēc, ka cilvēki, kas to inicēja un sāka to veikt, paši īsti neko no tām nesaprot. Tas ir acīm redzami. Pretēji otrajam Irākas karam, kur Džordžam Bušam bija melīgs attaisnojums, kāpēc viņš tur bija iebrucis, bet pats militārais un ekonomiskais plāns viņam bija ļoti skaidrs, ko viņš tur gribēja darīt. Viņam nebija ne mazāko šaubu, ne mazāko ilūziju, ko viņš dara un ko viņš tur grib sasniegt. Šis nav tas gadījums. Šeit vienkārši ir Trumpa paša vecuma demences sekas, kad viņš vienkārši domā, ka viņš iebruks Irānā un Irāna vienkārši tā mainīs savu režīmu un viss būs baigi labi. Bet vēsture saka to, ka tas parasti ir mazliet sarežģītāk. Kā? Es nezinu, tāpēc, ka te ir tas faktors, ka Irāna brutāli atbild uz visām citām radīču valstīm, kas tur nebija iesaistītas. Un kādas sekas tas radīs, to tagad ir neiespējami pateikt. Te realistiskākais droši vien būs divi varianti. Vai tas būs 1-2 nedēļu konflikts, kas tāpat arī beigsies un tā fundamentāli nekas nemainīsies, vai arī kaut kas kaut kādā veidā aizies pa pieskaru un tas karš aizies pats savu gaitu, ko neviens īsti vairs nevar kontrolēt. Un tad jau viss likmes ir atvērts. Kur un kā tas aizies, to es nezinu. Un tas ir svarīgi saprast par karu, kad neviens šeit neko nezina, neviens šeit neko nesaprot. Ja kāds saka, ka viņš to zina, viņš vienkārši ir ēzelis un stulbens, vai arī vienkārši melis, vai arī pats ir noticējis savu kaut kādu stulbumu, savam stulbumam. Bet kara gaitu neviens nekad nevar paredzēt. Un tāpēc tas ir labākais, ko mēs šeit šodien varam secināt. Nākošais ir saprast to, kā tas ir aizgājis uz kopējo pasaules ekonomiku un, jo svarīgākais, izēvielām. Un te ir divas lietas, protams, nafta un dabas gāze.
Dabasgāzes cenas attīstījās daudz straujāk, no 30 eiro pieaugot līdz 50 eiro. Tas ir Eiropas tirgu, tāpēc, ka Katarā tika pārtraukta dabasgāzes ieguve un dabasgāzes eksportēšana viņa lielākajā dabasgāzes laukā. Un šeit varētu būt kaut kāda problēma, jo šī visa infrastruktūra piegādā kad 30% Ķīnas dabasgāzes. Kā tas aizies, nezinu, bet ja mēs paskatāmies mazliet plašāk uz Eiropu, mēs redzam to, ka īstenībā tādā lielā bildē šis nav nekas, jo dabasgāze bija pat par spīti augstajai ziemai, bija vēsturiski zemos līmeņos, kāda tā bija ilgi pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Un tagad viņai pieaugot no 30 uz 50 faktiski īsti ir nekas. Pirmkārt, tāpēc, ka tagad ir beigusies apkurses sezona Eiropā, un otrkārt, tāpēc, ka kontekstam dabasgāze 2022. Gada aprīlī maksāja 330 eiro. Tagad viņi pieaug no 30 līdz 50 eiro. Tāpēc mēs tuvu neesam nekādas krīzes priekšā, vismaz dabasgāzes tirgu. Kas attiecās uz naftas tirgu, te ir jāskatās, jo, protams, ko dara Irāna, viņi uzbruk Saudarābijas, Kataras, Bahreinas un apvienotā Arābu Emirātu naftas bāzēm, naftas infrastruktūrām un naftas tankeriem, lai izjauktu naftas plūsmas. Otrkārt, viņi paši samazinājuši savu naftas ieguvi, un treškārt viņi stāsta, ka viņi slēgs ciet Hormūzas šaurumu, kas atbild pa vismaz 20% naftas un dabasgāzes plūsmām. Šeit jāsaprot viena lieta, ka visdrīzākais, ka Irānai nav kapacitātes aizslēgt Hormūzas šaurumu, jo turpat blakus ir ASV flote. Tas ir viens. Otrs, visdrīzākais, ka Ķīna šeit teiks savu vārdu, jo Ķīna ir lielākais Irānas naftas pircējs un viens no lielākajiem naftas pircējiem visā to austrumu reģionā. Un Irānai Ķīna ir kritiski svarīga, bet Irāna ir daudz mazāk svarīga, tāpēc Irāna būs spiest klausīties to, ko saka Ķīna. Šajā gadījumā līdz ar to es secinu, ka kopējais naftas tirgus diez vai tiks tā izjaukts, ka nafta uzkāps uz kaut kādiem, $200. Jā, protams, viņi tagad uzauga par $8, kas ir pilnīgi loģiski, bet arī, ja mēs skatāmies uz tādu plašāku bildi, nekādas naftas cenu strauji kāpums tā īsti nav noticis un nekādas naftas piegādes vismaz Eiropai un Amerikai tā īsti nav beigušās. Tad to ir svarīgi saprast. Un te mēs ejam tālāk. Un skatāmies uz to, kas noticis reāli finanšu tirgos. Un te mēs varam izdalīt pāris lietas. Metāla tirgu, akciju tirgu un izēvielu tirgu. Par dabasgāzi jau mēs runājam, parunāsim par pārējām lietām. Ja mēs skatāmies uz naftu, man liekas, ka viņa uzlēkusi ir, cik es skatos, kaut kādi vidēji $8 gan Eiropā, gan Amerikā. Un būtībā tas nav nekas, jo tur vienkārši bija strauji gaps no svētdienas uz pirmdienu, kad sākās karš. Un tā fundamentāli tās cenas nav aizgājušas ap to līmeni. Tāpēc, ka es domāju, ka naftas tirgus secina to līdzīgi, kā es to tagad stāstu, ka pirmkārt tur ir Ķīnas faktors, kas liks Irānai mazliet prasties, un otrkārt Irānai nav tāda infrastruktūra, lai viņi vienkārši varētu aizslēgt Hormūzas šaurumu vai tik daudz raķešu, ka viņi varētu iznīcināt pilnīgi visu naftas infrastruktūru tuvajos austrumos. Jo, ja mēs pat pastamies uz Ukrainas-Krievijas karu, Ukraina diezgan daudz un diezgan spēcīgi spridzināja Krievijas naftas infrastruktūru, naftas pārstrādes rūpnīcas, naftas pārkraušanas termināļus un visādas naftas vadus, bet tik un tā ir ārkārtīgi grūti veikt kaut kādas fundamentāls, piegādes un ražošanas traucējums tikai no tā viena, jo tā infrastruktūra ir daudz lielāka nekā mums īstenībā liekas. Tā kā par naftu vismaz pagaidām nav tāda eksistenciāla drauda, kā varētu likties. Kas attiecās, piemēram, uz zelta vai akcijām, redziet, ja jūs, piemēram, tagad no rīta būtu piecēlies un atvērs finanšu tirgus un kaut kādā veidā paspējis nenoklausīties to, kas notiek pasaulē, es nemaz nezinātu, ka karš būtu noticis. Tāpēc, ka zelts tā īsti nereaģēja uz to, viņš mazliet uzcēlās pirmdien un tāpat nokrita arī otrdien. Faktiski viņš ir tajās pašās cenās, kurās viņš ir pirms nedēļas. Un globālās akcijas, te ir uzsvars globālās, nevis to austrumu akcijas, uz to vispār īsti nav reaģējuši. Tāpēc, ka tas ir reģionāls konflikts un megakorporācijas un pasaules kopējo ekonomisko attīstību, tas tā īsti neietekmē, lai arī kā mums par to gribētos domāt. Un te mēs varam atsaukties uz pagātni. Mēs varam pastīties uz pirmo līča karu, mēs varam pastīties uz otro līča karu, Irānas sankcijiem vai citiem mazāk intensitātes kariem šajā reģionā. Un jūs redzat to, ka globāla akciju indeks tos karus ilgtermiņā ir pilnībā ignorējuši. Tur nav nekādas sakars bijis. Īstermiņā ir bijis sakars naftai, īpaši 70. gados, kad bija Izraēlas tuvu austrumu kari pret Arābu valstīm, kad Arābi veica naftas embargo pret rietumiem, kur atbalstīja Izraēlu. Tas bija kaut kas cits, tie bija 70. Bet šajā dzīves posmā un šajā pasaules laikā faktiski
tie tuvu austrumu kari ir atstājuši daudz mazāk iespēju uz visiem aktīviem ilgtermiņā, nekā mums tā sākotnēji šķiet. Un tas ir jāpaturprātā, kad var būt diezgan dramatiski virsraksti. Tajās valstīs var notikt sliktas lietas, tīpaši tās, kuras ir tieši iesaistītas. Turisms un bagātot cilvēku ieguldījumi tuvu austrumu valstīs visdrīzākais, ka viennozīmīgi cietīs. Reputācija būs iedragāta vismaz gadiem. Bet uz globālo pasauli tas atsauksies minimāli. Tā tas vismaz tagad izskatās. Bet, protams, ja tas aizies pa pieskaru, vienmēr var būt kaut kas sliktāks. Tāpēc teikt, tas praktiskais jautājums, ko darīt investoriem un traderiem. Ja tu esi ilgtermiņa investors, šādas lietas notiek ik 10 gadi vismaz. Pat ne ik 10 gadi, paskatieties kopš 20. gada. 20. gadā sākās Covid, 22. gadā sākās daudz nopietnāks karš, nekā tas ir tagad tuvajos austrumos. Un tagad 23. gada beigās sākās Izraēlas-Palestīnas karš, un tagad ir Irānas, ASV, Izraēlas karš. 6 gadu laikā 4 fundamentāli notikumi, kas var ietekmēt pasauli. Zelts kāp, akcijas kāp, pārējie finanšu tirgi bija stabili. Tāpēc, kā ilgtermiņa investoram, jums vajag skatīties uz to, kas notiek, bet visdrīzākais tas mainīs mazāk finanšu tirgu, nekā jums sākotnēji liekas. Ja jūs esat traderis, sakojiet trendiem, tāpēc, kad akcijas būtībā uz to nereaģē vispār, un ja jūs bijat ieguldījies, skatījāties uz zelta un naftas tirgiem, nafta sāk kāpt mēnesi iepriekš, zelts sāk kāpt mēnesi iepriekš, un ja jūs esat ilgtermiņa traderis, jūs vienkārši būtu nopircis konkrētāko aktīvu pāris mēnešus iepriekš, un šis iespējamais kāpums, kas tagad ir, vienkārši jums būtu papildu peļņa. Tieši tik vienkārši. Tāpēc nodaliet to, kas ir virsraksti, nodaliet to, kas ir finanšu tirgi, un nodaliet to, kādas ir jūsu stratēģijas. Un tad jūs sapratīsiet to, ka jūsu stratēģijām un tam, ko jūs darat, īstenībā ir ārkārtīgi maz sakars ar to, kāda ir virsraksta pasaulē. Jo faktiski bieži vien tās lietas varbūt izskatās saistītas, bet viņas bieži vien ir daudz mazāk saistītas, nekā mums sākotnēji liekas. Tāpēc tāds ir secinājums. Un skatīsimies, kas notiek tālāk, jo nākotni tagad nezina vienkārši neviens.